Vēl viens no pārmetumiem – lidmašīnu izīrēšana ar apkalpi. Kādas tur ir problēmas? Tātad, cik mēs zinām, Air Baltica līgumi ar šiem te klientiem, paziņotais 3 gadu līgums ar Lufthansa, Air Baltica saņem līdzvērtīgu samaksu par šādiem pakalpojumiem, kā to saņemtu Šveices, Austrijas, Beļģijas aviokompānijas, kas tur reģistrētas. Savukārt, tas modelis bāzēts tajā, ka šos darbiniekus tagad sūta strādāt prom no mājām, bet uz Latvijas algām. Attiecīgi pieņemot, ka viņi faktiski atgriežās ik pa 5-6 dienām, viņi atgriežās mājās uz 2 dienām un, piemēram, atkal lido projām. Un faktiski tiek grauta, tad bizness veido peļņu uz šo te algu starpību. Tad mēs pelnam uz šo lēto darba spēku. Tur kaut kādas komandējuma naudas tam līdzi? Jā, ir, bet vai komandējuma nauda jau ir, lai nosektu tos reālos izdevumus? Arī par tām dienas naudu nemaksāšanu mēs tiesājamies. Tad dienas nauda netiek maksāta, tiek maksāta kaut kāda mistiska maltīšu kompensācija, kas, Šveicē, Cīrihē nenosedz. Tās dienas izmaksas jums tur dienu jāpavada. Tad, ja uzņēmums apgalvo, ka no lidmašīnu izīrēšanas peļņa ir lielāka nekā no pašu reisu nodrošināšanas, tad jūs sakāt, ka šīs peļņas lielums ir uz darbinieku algu rēķina? Arī, jā. Daļa no šīs te peļņas noteikti ir šī atšķirība. Ja stjuarti Latvijā, tad jauns stjuarts sāk darbu ar 1200 eiro, publiski pieejama informācija, tad Šveicē stjuartu sākuma alga ir ap 4000 franku, un attiecīgi tā starpība ir 4, 5, 6 reizes atkarīgs no senioritātes, no tā ilguma, cik darbinieku pieredzes. Un šis, tad mēs to nejuridiski, mēs to varētu saukt par sociālo dempingu, tādu dempinga, vai uz šādas bāzes var būvēt biznesa modeli.